Šajā video es parādīšu, kā noņemt plēvi no priekšējiem sauna stikliem vai vispār plēvi no stikliem mājas apstākļos. Versija ekstrēmākā, sarežģītākā, kad paliek daudz līmes. Galvenais jums ir vajadzīgs celtniecības fēns. Ja nav fēna, tad paņemiet no sievas mājās matu fēnu. Tad nākamais jums ir vajadzīgs depo veikalā, nopērkam šādi te skrāpji. Tas ir tāds plīts tīrāmā, virsmas tīrāmais līdz, tāds tā kā asmens. Es izmantoju savādākus japāņu, jo tie ir daudz spēcīgāki, stingrāki. Šādi te izskatās tas viss tā plēve, un viņi ir jānoņem. Redziet, viņi jau tādu reliefu jau uztaisījusi ir. Tad, kas ir jādara sākumā, ir vienkārši ar fēnu šī te vieta jāsāk sildīt, pati plēve. Tad ar šo te žileti jādabū viņa vaļā nedaudz. Šāds te gabaliņš jādabū vaļā. Pildam un plēšam nost. Un te jau varēs redzēt, šitas te viss paliek līme. Tāpēc šis ir ekstrēmākais variants, kad plēve atstāja šausmīgi daudz līmi, noplēšot nost. Tas nozīmē, ka jums būs jāizņem šī te gumiņa ārā, kas šitai neparasti visām mašīnām. Ja ir instrumenti kaut kādi, tad varēsiet izņemt. Tad, kad plēve noplēst, ir šāds te skats. Viss tas ir līmē, tāpēc šo sauc par tādu ekstrēmo versiju, kad citreiz ir tā, ka noplēš plēvi un viss ir kārtībā. Un šo te gumiju tāpēc ir jāneņem izņem ārā, savādāk tā līme pielips un jums stikls vispār nekustēsies no viena no otru pusi. Nākamais jums ir vajadzīgs kaut kas stikla tīrītājs, un man ir koncentrāts, kur ir spirts un amoniaks. Tur ir tajos veikalos nopērkam arī tādu stikla tīrītāju. Un vienkārši gāžam virsū, tā, kad maz neliekās, lejam tā, kad viss mitrs ir. Pagaidam, kad viņš kāds 5 minūtes iekožās un paliek tāds balts viss, tāds jūtam, tāds tā kā zilgans jau. Nākamo jums vajag šo te asmeni, ko jau rādīju, viņš nopērkams kaut kādos depo veikalos, plīts virsmu tīrītājs apmēram. Šeit ir galvenais tas, kad šos te mainām ik pēc katra stikla. Ļoti bieži nebraucam pāri, te uzreiz to kanti sabojam, jo šie te, kas ir celtniecības veikalos nopērkamie, viņi nav profesionāli tā kā plītīm, ja? Ar viņiem jūs saskrāpēsiet to pašu stiklu. Labāk viņus tur nopirkt vairāk, un taču tā viņš arī ņemās nost, griežās. Parastais tāds galīgi, kad nevar atrast šito te, tad tapeša nazis. Bet tas arī tāds, ar to baigi saskrāpēs stiklu iespējams. Šādi viņš griež nost visu. Un ja viņš ir ass, viņš smuki nogriež. Un to līmu vajag vākt vienā tādā veselā, lai viņi nekur nemuļājās pa stiklu. Tā līme tāda dzeltena, šitāda ķepīgs šis viss gājiens ir. To līmi var vākt droši tādās salvetēs un vēlēs braukt uz leju. Tāpēc arī vajadzēja izņemt ārā šo te gumiju, kas ir, lai visa tā līme nebūtu gumijā, jo pēc tam tur baigi grūti būtu visu attīrīt vai kaut ko tā. Apmēram tā. Viss ir nost. Un ko jums vajag reāli? Celtniecības fēnu vai paņemiet no sievas mājās matu fēnu, šāds te. Veikalā nopērkams asmenīši. Meklējiet pie plīts tīrītājiem tādiem, kas ir virsmu tīrītāji. Mainiet šos bieži, lai nesaskrāpātu stiklu. Stiklu tīrītājs Ajax vai kaut kāds tam līdzīgs. Veiksmi darbā. Un kā jau teicu, šī bija tāda trakākā versija. Protams, ir arī vienkārši, kad noplēšās te viss un viss izdarās vienkārši un parasti.